30. martā svētku noskaņas valdīja arī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes veterinēra medicīnas fakultātē. Šeit tika atklāts jaunais D korpus, kurā turpmāk atradīsies fakultātes patoloģijas centrs un LLU molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija. Mēs esam ieguvuši mūsdienīgu pētījumu bāzi, kas ir vissvarīgākais. Un es gribētu novēlēt, ka lai te top nākošie Nobeļa prēmijas cienīgie pētījumi. Un, protams, tiem ir vajadzīga nauda, un ir arī tādi augi, kas jau to naudu arī ražo, zaļie augi, un tāpēc mēs tādu kociņu, kurā kaut kas jau varbūt veidojās, tad arī gribētu dāvināt. Zinātņu prorektors tikko uzdāvināja naudas koku, tad mēs dāvināsim skābekļa koku. Tā gan ir palma, bet vienmēr visiem cilvēkiem, tāpat kā augiem, tāpat kā dzīvniekiem, ir vajadzīgs savs skābeklis, un skābeklis ne tikai lai dzīvotu, bet arī lai domātu un attīstītos. Tāpēc mēs fakultāšu dekāni novēlam jūsu jaunajai laboratorijai attīstību, un tāpēc dāvājam šo simbolisko skābekļa koku. Šī tāda unikāla diena, jo mēs atklājam jaunu laboratoriju. Un jāsaka, ka tas, protams, pavērs daudz plašākas iespējas studentiem apmācīt viņus šajās visās jaunajās metodēs. Un, protams, arī, ka šī laboratorija galvenokārt būs paredzēta dažādiem pētījumiem. Un tas savukārt mūsu zinātniekiem atkal ļaus piedalīties gan starptautiskos pētījumos, gan arī valsts mēroga pētījumos, jo tās laboratorijas iespējas būs noteikti daudz lielākas nekā tas ir šobrīd, ko mēs varam. Jo ieguldīts gan iekārtās, gan arī pati ēka sakārtot. Bet, protams, mēs gribam arī šo laboratoriju akreditēt. Tas darbs vēl ir priekšā. Tur mēs ceram uz laboratorijas vadību, kur ir ļoti enerģiska. Un es ceru, ka viss notiksies tā, kā tam jānotiek. D korpus jau fakultātē bija, bet viņš bija, varbūt, kā jūs varējāt nākot šeit redzēt, līdzīgs kā vēl daži mūsu nerestaurētie korpusi, tad mazāks krietni. Veterināru medicīnā viena ļoti būtiska sastāvdaļa, tā ir tieši slimību laboratoriskā diagnostika. Un arī patologanatomiskā diagnostika, teiksim, līķa patologanatomiskā sekcija un slimības diagnozes uzstādīšana postmortem, tātad pēc nāves periodā. Un līdz ar to arī mums radās ideja, ka šo korpusu renovējot un piebūvējot gandrīz otra tika, teiksim, platība klāt, mēs varētu izveidot vienu lielu molekulārās bioloģijas laboratoriju, ko savienot kopā arī ar patoloģiskā materiāla iegūs vietu, tātad tieši ar sekciju zāli. Abas struktūra vienības, kas atrodas D korpusā, ir jaunizveidotas. Patoloģijas centra mērķis ir nodrošināt studiju darbu un veikt dzīvnieku patoloģiju izmeklējumus. Tā telpās ir sekciju zāle, histoloģijas laboratorija, mācību mikrobioloģijas laboratorija un arī citas telpas. Savukārt, molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātniskās laboratorijas darbība vairāk saistīta ar pētniecību un sadarbības ar uzņēmējiem īstenošanu. Zinātniskā laboratorija ir paredzēta sākumā jau atbalstām maģistrantu un doktoru zinātnisko darbu izstrādēji, atbalstam dažādu projektu, šo zinātnisko pētījumu veikšanai un tātad virzamies uz laboratorijas akreditāciju, tātad uzsākot arī pakalpojumu sniegšanu zemniekiem. Spēcīgi mēs esam, veterinārās mikrobioloģijas vai, klīnisko materiālu izpētē, kur mēs varam piedāvāt jau šobrīd nosacīt patogēnās mikrofloras, diagnostiku un identifikāciju un antibiotika rezistento, šo patogēnu izpēti un noteikšanu. Mums ir Latvijas Republikas ģenētisko resursu gēnu banka. Tātad kelvinātoros uzglabājam, kurā ir 2700 jau paraugi iekšā, kas ir mūsu lauksaimniecības dzīvnieku gēnu, tātad asins un DNS izdalītie, un ir uz 200 buļļu spermu gēnu paraugi. Tātad tas ir mūsu Latvijas nākotne un lepnums, genofonds. Ēkas un telpas vienas pašas neko nedod,
viņas ir jāpiepilda. Viņas jāpiepilda pirmkārt ar iekārtām, otrkārt arī ar cilvēku resursiem. Galvenais arī ir iegādāt iekārtas, kuras ir ilgtspējīgas, kuras ir modernas, kuras nav novecojušas, kurām ir labs servis, apkalpošana, lai ar šīm iekārtām tiešām varētu precīzi un kvalitatīvi strādāt. Un šeit es gribu minēt, ka 2 lielākie mūsu sadarbības partneri, runājam par kompānijām, kas ražo šāda veida laboratorijas tehniku un iekārtas. Tas bija Labočem Latvija, tieši laboratorijas iekārtas un laboratorijas mēbeles, Arbor Medical korporācija. Es novēlētu, lai laboratorijai ir šī iespēja augt, attīstīties un piesaistīt tos labākos prātus, entuziastiskākos cilvēkus, jo iekārtas bez cilvēkiem nestrādā, kā mēs zinām. Un līdz ar to galvenais atslēgas elements, es domāju, tagad, kad laboratorija ir uzbūvēta, nu jau ir cilvēku rokās. Laipni aicināti sadarboties ne tikai mūsu fakultātes mācības spēks, bet arī augstskolas fakultāšu kolēģus, jo es uzskatu, ka sadarbībā ir vienots spēks.